Pateicība ir pretinde pret kurnēšanu un neapmierinātību. Un jūs jau zināt, es sarakstīju to grāmatu, kas saucas Spēks, ko satur vārdu paldies tev, un es šajā nedēļas nogalē mudinu jūs to dabūt. Un es nezinu, cik daudz no jums jau ir bijuši pietiekami gudri, lai to dabūtu, bet ziniet, tā grāmata tik tiešām man palīdzēja, jo vai ziniet, ko es uzzināju? Es atklāju, ka tā tik tiešām ir realitāte. Ja es sākšu gremdēties domās, varbūt es esmu nogurusi. Saprotiet, piemēram, es būšu nogurusi, kad atgriezīšos mājās no šejienes. Un rīt Sent-Luisā būs silts, mans vīrs visdrīzāk aizies spēlēt golfu, un es mājās būšu viena pati. Un es būšu piekususi. Un tas gan vairs nenotiek pārāk bieži, bet es varu sākt tā kā... Es cilvēkiem atdodu no sevis visu, ko gan kāds dara priekš manis. Es nestāvu tam pāri, velns uzbrūk arī man. Un ļaujiet man jums ko pateikt, velns nāk pie jums tad, kad esat piekusuši vairāk nekā jebkurā citā laikā. Tev jākļūst īpaši piesardzīgam mirkļos, kad esi stipri piekusis, jo tu esi novaināts. Un viņš nāk pret tevi tad, kad esi vājš. Un es esmu atklājusi, un es vienkārši pamēģinu šo lietu. Kad es sāku sajust šīs lietas, ja es sāku sajust, tad es vienkārši saku, ne, velns, mēs jau tam esam gājuši cauri. Un lūk, kas man sakāms. Dievs, es tev pateicos par to, ka man ir šī skaistā māja, un es tev pateicos, ka var šodien te būt viena pati un atpūsties, un neviens mani netraucēs. Dievs, es esmu pateicīga par iespēju sludināt visiem šiem cilvēkiem. Un lūk, ko es tev pateikšu. Tu vari patriekt velnu ar pateicību. Ar pateicību.